Hei, mani sauc Viktors, un šajā video parunāsim, kā izveidot weblapas izkārtojumu divos veidos. Viens veids ir izmantojot tabulas, un otrs veids izmantojot tagu div. Un tā, iesākumā, piemēram, jums parādīšu, piemēram, source no salīdzini.lv, un ja mēs te ejam uz jau satura sadaļu, tad te mazliet var redzēt, kā ir realizēts. Tiek izmantots tags div, un pēc tam tabula. Ko tas nozīmē? Ka šajā vietnē ir apvienots gan div, gan tabulas. Vispār pateikšu jums tā, ka šodienas tendence ir tā, kā veidot weblapas izkārtojumu tieši izmantojot tagu div, un arī kur ir vajadzīgs pielietot tabulas. Un tā, šobrīd es izveidošu jaunu failu. Esmu izveidojis jaunu failu, 11 pasvītrojums HTML layout HTM. Un tā, es atveru savu vietni, test1.slv, rakstu par izkārtojuma veidošanu, ko es izdarīšu. Tad nokopēju saturu, tieši tabulu, kura ir dotajā piemērā. Iekopēju iekšā failā, saglabāju. Tagad eju uz pārlūku un atjaunoju lapu. Un tad, ja runāt par šito kodu, tad es jums tagad paskaidrošu, ko nozīmē. Un tā, tabula sākas. Tabulas platums ir 500 pikseli. Border nozīmē, ka rāmītes nav. Ja mēs, piemēram, ieliksim vienus, saglabāsim un te atjaunosim, tad mēs redzēsim arī rāmīti tabulai. Pēc tam sākas jauna rinda, pirmā rinda, un te uzreiz atribūts callspan ir vienāds ar 2. Kāpēc? To jūs vēl varat apskatīties video par tabulām, bet galvenā ir iega, ka tā ir viena rinda, tā ir divi tabulas lauki apvienoti. Te iet otrā rinda, pirmais lauks, otrais lauks, un atkal trešā rinda, un te atkal divi tabulas lauki ir apvienoti. Un tā, skatāmies to kodu. Vispār iesaku jums, kad jūs veidojat kodu, veidot to tā, lai jūs pēc tam varētu visu saprast, kas ko nozīmē. Piemēram, TR tas ir rindas sākums, un te ir rindas beigas, lai būtu elementi vienā līmenī. Tad jūs pēc tam jums vieglāk savā kodā saprast, ko jūs esat uztaisījuši. Un tā runāsim tālāk par vietnes izkārtojumu. Un tā, te ir background color, tā šitā krāsa. Callspanas jau teicu, ko nozīmē. Tālāk iet otrā rinda. Un te mēs redzam, ka ir fona krāsa. Te ir tāda dzeltena oranžā. Vid tas ir platums 100%, un pēc tam iet menu aizveras, un tagad vēl otrs lauciņš tiek atverts, un te ir fona krāsa, augstums 200 pikseli, tas ir šitas 200 pikseli, platums 400 pikseli, šitas ir tas platums 400 pikseli, un te arī ir tas saturs content goes here. Un tā, tālāk mēs skatāmies, tā ir tas footeris, viņš tā saucamais KNR, kur ir copyrights. Un tā, tagad es mazliet izmainīšu kodu, lai būtu interesantāk un arī jūs vairāk saprastu. Tad man ir rinda ar menu. Piemēram, es varbūt gribu, lai man gan lapas kreisajā un labajā pusē būtu menu. Ko es daru? Es to nokopēju. Kontentam uzreiz samazinu izmeru uz mazāk par 100 pikseļiem. Kāpēc? Tāpēc, ka te būs vēl viens tabulas lauks. Es to iekopēju te. Pagaidām visu saglabāju tā, kā ir. Saglabāju failu. Un tagad atjaunoju lapu.
redziet, ir izveidojusies labai pusē arī saturs, bet te redziet, tukši lauki, tas mums nav vajadzīgs, un es zinu, kas tur par lietu. Šobrīd, ja mums ir šajā tabulas rinda ir 3 lauki, tas nozīmē, ka tagad mums būs vērtība kolspan nevis 2, tad būs 3 kolspan 3T un arī kolspan 3T. Saglabāju, atjaunoju, viss ir čikaniekā. Labi, paldies par uzmanību, un tagad nākošajā video pateikšu par div taga izmantošanu. Paldies par uzmanību!